Tikko sākam gājienu Latvijas jūras robeža. Ainaži šobrīd, Butiņģi pie Lietuvas. Sākam no Igaunijas, ejam līdz Lietuvai. Šāda te soma. Interesanti, ka lūk ir jūrtaka Baltic Coastal Hiking. Ir parādīts, ka no Igaunijas, no Lietuvas, ja ietreku uz šo pusi, līdz Lietuvai 30 dienas ir parādīts, ka katrai dienai plāniņš ir, tur pie Ainažiem ir 30. diena, kas mēs to plānojam izdarīt bišķi mazāk kā 20 dienās. Let's go! Eju uz starta līniju, Mols, Ainaži. Nu, lūk arī sākums. Pa labi Igaunija, pa kreisi Latvija. Sāksim iet, 550 km, aiziet. Plāns ir sākt katru rītu ar skrējienu, un tad arī pirmajā dienā esam šeit, 3. augusts, skrienu uz priekšu. Gandrīz jau norāva uz muti tikko, jo te tā pļacka, kas apakšā zem šitā ir vajag slidena, un vietām te nevar tikt. Knapi 1 kilometrs, un jau pirmais šķērs. Krasta īsti nav, paskiet arī īsti nevar, jo līdz ceļiem ūdens. Tā ka brieži. Viena lieta, ko izdomāju darīt, ir skaitīt, cik upes ietek jūrā. Tāds nosaukums. Un arī pirmais beigtais dzīvnieks. Nu, citvieti šitā te apstāties nedrīkst. Jā, turpin skriet. Pirmā trauma, otrā upe, vajadzēja iet pārtilpt. Otrs mirušais dzīvnieks, putns. Ļoti privātas pludmalas. Interesants segums. Trešā upīte. Tātad katru reizi, kad es eju, es mēģināju savākt kaut kādus atkritumus, domāju, vienu dienu veltīšu tam. Bet sāku iet jau pirmajā dienā, redzu pilns ar atkritumiem, jau vienu maisu esmu gandrīz līdz pusē savāc, tad atradu šito lielo maisu, jāpārliek visus to būs. Manis taisītais tilts no 2 trīsmetīgiem kokiem. Trešais beigtais dzīvnieks, galvas vairs nav pusīt, tikai pirmā pludmalas villa, ko atrodam. Atradu miskastes pirmās kādi 5-6 km. Esmu vilcis šito te maisu. Beidzot izmetīšu. Vienu lietu gan atstāšu, tūlīt parādīšu. Atradu šādu te makšķeri. Tas ir ļoti viegla, tāpēc izmantoju to kā ejamo koku. 4. upe. Kamēr nav maisa, atradu veidu, kā savākt atkritumus. Upe numur 5. Atkal nav īsti krasta, pa ko iet, jābrien ir gar malu. Vienīgais iedzīvotājs uz šīs salas esmu es. Upīte numur 6. Upe numur 7. Otrā ēdiena reize. Šo pa ceļam uzēdam. 8. upe. Vēl bišķīt. A bit more. 3. ēdiena reize ejot. 9. upe. Upe 10. Vītrupe. Pēdējais ēdiens šodienai, pirmā diena. 51,000 soļu. Apmēram 37 km. Tā kā man patīk kolekcionēt akmeņus, šis ir pirmās dienas veikums, ko salasīju. Paliekam hotelī.